Nākamajā dienā kāds vīrietis uzkāpa uz kapteiņa tiltiņa, lai noteiktu kuģa koordinātas. Bet tas nebija Henrietas kapteinis. Tas bija Phileas Foggs. Kapteinis bija ieslodzīts savā kajītē. Kā tad tā? Viss bija ļoti vienkārši. Phileas Foggs lūdza kapteini aizvest viņus uz Liverpūli, bet kapteinis negribēja mainīt kursu. Viņš gribēja braukt uz Bordeaux. Tad misters Foggs devīgi samaksāja kuģa komandas locekļiem, un tie nostājās viņa pusē. Jūrnieki ieslodzīja kapteini kajītē, un Phileas Foggs pārņēma Henrietas vadību. Viņš lika mainīt kursu un braukt uz Angliju. Viņi brauca tik ātri, cik vien iespējams. Likās, ka nekas vairs viņus neaizkavēs. Bet tad kuģa mašīnists paziņoja misteram Foggam sliktu ziņu. Ogles beidzas. To pietiks labākajā gadījumā vēl vienai dienai. Lielā ātruma dēļ ogļu nepietiek. Labi, es padomāšu, kā atrisināt šo problēmu, teica Phileas Foggs. Paspartū nauda ar bažām vēroja, kā misters Foggs staigā šurpu turpu pa klāju un domā. Vai viņš atradīs izeju no sarežģītās situācijas? Pēkšņi Foggs apstājās un pavēlēja sulainim atvest pie viņa kapteini. Pēc brīža kapteini uzved uz klāja. Kapteinis bija ļoti dusmīgs. Viņš skaļi izkliedza lāstus. Bet Phileas Foggs nepievērs uzmanību kapteiņa dusmām. Es gribu nopirkt Henrietu, Foggs mierīgi teica. Nopirkt Henrietu? Kapteinis iesaucās. Kuģis maksā $50,000. Te jums būs 60,000, Phileas Foggs atbildēja un pasniedza viņam biezu banknošu paciņu. Kad kapteinis ieraudzīja naudu, viņa dusmas uzreiz pārgāja. Ar platu smaidu sejā viņš paņēma naudu. Tik izdevīgs darījums. Kuģis bija vecs. Kapteinis priecājās, ka var tik izdevīgi pārdot savu kuģi.